Šodien mēs apskatīsim jaunu rīku, kas saucās PEN. PEN jūs varat atrast pirmajā stabiņā, trešais rīks no augšas, vai izsaukt viņu ar burtiņu P. Ko viņš mums ļauj? Viņš mums ļauj zīmēt līnijas. Sākumā uzzīmēšu šeit kā paraudziņu, tas turīti, tad klikšķinu un laižu vaļā pelītes punktiņu. Ja? Neko nevelkam. Klik un laižu vaļā. Klik un laižu vaļā pelītes taustī, ja? Ja mēs klikšķinam šādi, mums veidojas taisnās līnijas. Ja mēs noklikšķināsim un turēsim peles taustiņu, mums veidosies līkne. Klik turu velku, redzēt? Ja atkal klikšķinu, klik, 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 tad mums atkal veidojas taisnās līnijas. Lai pabeigtu, mēs noklikšķinam escape. Pirmo punktu lielākajos gadījumos mums ir vienkārši jānoliek. Ja? Klik un laižu vaļā. Un tad pēc tam jūs varat izvēlēties, vai nu jūs viņus tur velkat un izvelkat, vai jūs taisat taisnās līnijas. Ja? Jo tad, kad jūs pirmo punktu izvelkat, jūs izvelkat tiešu vektoru, dēļ kura pēc tam viņam mainās forma. Un tīpaši sākumā jums to nevajag, jo sākumā prāts vēl nesaprot, kā tur tieši viņš strādā. Un ļoti bieži, kad mums ir jāsāk no kaut kāda pārstā punktiņa. Tātad PEN ar klikšķiem mēs taisam taisnus nogriežņus, ja, kas ir savienoti, tad tā kā polulīniju mēs veidojam. Un ar escape mēs izejam laukā. Kamēr mēs zīmējam, mēs varam uztaisīt Ctrl+Z, un tad būs solis atpakaļ, un tas viens posms tiks atvienots. Ja? Ctrl+Z, rekur atvienojas, Ctrl+Z, rekur atvienojas. Un tad mēs varam kaut ko pamainīt. Kamēr mēs zīmējam, mēs varam arī mainīt pēc tam tos vektorus. Tas arī būs iespējams. Pēc tam vēlāk paskaidrošu, kā to var darīt. Un tad šeit augšā mums ir tādi 3 varianti. Sāksim ar šo vieglāko. Un ko mums to vajag izdarīt, tad mums būs vienkārši jāsavieno ar šos sarkanos punktus ar līnijām. Paņemiet sev spilgtu krāsu kontūrai tā, lai jūs varat viņu redzēt, ko jūs zīmēsiet. Un tad klikšķinam klikšķīts enkurpunktā, klikšķīts enkurpunktā. Nākamais punktiņš. Ja. Un tādā veidā, ja kaut kur tur netur noklikšķinājāt nekās, tad varam iziet laukā. Un tā mēs savienojam punktiņus. Pazīmējam sākumā taisnās līnijas. Tā mums nākamais posms, ko mēs zīmēsim. Un tad pirmo punktiņu mēs ieliekam. Ja ir neprecīzi, tad varam uztaisīt escape, Ctrl+Z un vēlreiz noklikšķināt. Tālāk mēs noklikšķināsim šitie punktiņi aiz kaut kur aizkrēju. Tālāk es klikšķinu turu, velku, viņu pa diagonāli pa labi. Un nekur lieku viņu pa virsu, redzēt? Un tagad būs ļoti interesanti. Tagad, kā jūs redzēt, šis te vektoriņš mums iet pa diagonāli tur uz augšu. Un viņš man neļauj uzzīmēt šo te vietu. Ja? Jo es tagad, redziet, un tad veidos vilnītes. Kas ir jāizdara? Ir jāizdara tas, ka šo vektoru ir jānolaiž te lejā. Kā mēs to darām? Mēs piespiežam Alt uz tastatūras kreiso noklikšķinu punktā, tieši enkur punktā, un laižu viņu lejā.
Un tad, kur man tagad, es mierīgi varu viņu šeit uzlikt. Tad vēlreiz. Mēs liekam punktiņu, klikšķīts un laižu vaļā. Tālāk es noklikšķinu turu un velku viņu pa diagonāli pa labi. Un te mums ir jāsajūt, kur tieši tad mums ir jāpavelk, lai mums būtu smuka līnija. Tālāk šo vektoru mums ir jānolaiž lejā, lai mēs spējam uzzīmēt uz augšu smuku līniju. Ja? Tātad pieturu alt kreiso no punkta, no enkora punktā, kliku turu velku uz leju. Ja? Garums te ir noteikts, un tad pieklikšķinu šeit blakus. Un tad atkal. Principā ir tad divas iespējas. Jūs varat arī uzreiz izvilkt šo te vektoru, un tad vienkārši tikai noklikšķināt vajadzēs. Un tas būs daudz precīzāk. Klikturu pavelku, un tad šeit noklikšķinu. Var, protams, arī vilkt. Var viņu vilkt šeit, bet tad mums ir jānolaiž atkal ar altu šo vektoru uz leju. Un tad jānoklikšķina. Un tādā veidā mēs veidojam rastelīnijas. Jā, divi varianti tādi mums ir. Mēs varam vai nu izvilkt, vai nu pavilkt uz leju vektoru un tad pieklikšķināt. Un beigās, kad mēs izdarījām, tad escape. Un tad šeit, te mazliet savādāk būs. Mēs uzreiz varam izvilkt vektoriņu uz augšu. Un šeit arī no punktiņa mēs pavalkam uz leju. Redziet, tad mums veidojas. Tagad mums vajag šito šeit un vilkt uz augšu. Ja gadījumā, kur neesam precīzi, tad atgriežamies ar Ctrl+Z. Kliku turu pavalku. Un te arī kliku turu pavalku. Un ko mēs no šī saprotam? Ja mums vajag arkas, veidot, vienam jābūt uz vienu pusīti, otram uz otru, un nekur mums tad veidojas smuki. Vēl pastāv iespēja, protams, arī izdarīt pa pusītei, bet tad mums vajag, lai tas vektors būtu mazliet īsāks. Ja viņš būs mazliet īsāks, tad kur mēs varam, piemēram, klikt tur un vilkt šeit vēl papildus punktu. Un tad mēs varam atkal šeit klikt turu pavalkam. Jā, šāda varētu būt vēl viena iespēja. Tad atkal pusīti ņema. Un šeit arī pusīti. Bet tad mums ir papildus punktiņš šeit. Tad ir jāskatās, vai viņš mums der. Vai arī izvelku viņu garāku. Un šeit arī izvelku garāku. Un tad mums te nav papildus punktu. Kur mēs sākam? Principā ir labi sākt tā vietā, kur mums ir kaut kādi asumi. Jā, arī kur te ir taisns sliņķis, tad mēs šeit ieliekam punktu un laižam vaļā. Un tad mēs zinām, ka mums te ir vajadzīga taisna līnija, un tad arī viņu noklikšķinām, šeit uzzīmējam. Šeit arī uzzīmējam taisnu līniju. Un skatoties, mums šobrīd nav nepieciešams, lai būtu iekrāsojums. Un te viņš te velkās. Es noklikšķinu uz to kvadrātiņu, lai viņš ir priekšā, un tad izņemu laukā aizpildījuma krāsu. Ja? Un tad es turpinu noklikšķinu vēlreiz. Un tad man līdz šeinai principā ir taisns. Ja? Tad es varu arī šeit noklikšķināt. Un tālāk man ir vajadzīgs tāds tā kā pusaplīts. Ja?
Un man ir jāpaskatās un jāizdomā, kā es to izdarīšu, ja? Man būs jāzīmē ar rādījusiem. Kliku turu pavelku, un tad mums veidojas pusloks. Rekur te arī smuki kliku turu pavelku, un es velku viņu tā kā garu mūsu zīmējumu, kā pieskarplaknīti, ja? Un tad šeit kliku turu pavelku, un rekur mums ir smuks pusloks. Šitie vietā mums šobrīd veidojas, redzēt, cilpiņi. Lai cilpiņas nebūtu, mums ir jānospiež alts, jānoklikšķina punktā, kur punktā, un jāpavelk viņš uz šo pusi, lai mēs, jo mēs nosakam, uz kuru pusi mēs zīmēsim, ja? Un redziet, tagad viņš šeit valkās. Mēs varam arī iet tālāk, un tā kā šāda apļa nav, ja līdz galam mēs nevarēsim viņu izvilkt, tāpēc mēs aiziesim kaut kur līdz pusītei, un tad kliku turu pavelku, un rekur mums tiek veidota smuka līnija, un šeit es noklikšķinu, jo mums ļauj šis vektors aiziet pat līdz beigām. Tā kā es šeit noklikšķināju, nebiju izvilkusi laukā, tad man tagad ir smuks stūrītis. Un tagad te ir divas iespējas. Es varu vai nu ar 2 solīšiem iet, vai nu varu arī mēģināt ar 1. Šādi. Ja tas ir 1, tad rekur mums stiepies ļoti garš vektors, kurš šobrīd mums traucē zīmēt tālāk. Un tad ar altu pieturot, es noklikšķinu, atkal norādu viņam virzienu. Es nevelku viņu garu, jo man šis nederēs. Redziet, tad viņš būs pa garu. Kliku turu pavelku, es tikai norādu tikai virzienu. Varu mazliet garāk viņu izstiept, lai man vieglāk būtu šeit pavilkt. Re, kur ir. Atkal tas pats, man vajadzīgs asliņķis, alts pieturu, norādu, uz kuru pusi zīmēšu. Un tad šī gadījumā mēs varam sev atļauties redzēt arī garāku izstiepu. Un jo garāku mēs te izstiepsim, jo varbūt mums nevajadzēs vilkt, un tad es uzreiz varu asu leņķi uztaisīt, ja, kas ļauj mums smuki uzzīmēt. Tā kā šeit tagad ir asleņķis, tad es varu mierīgi zīmēt arī tālāk. Ja, ja man nepatīk šīs te variants, tad es varu mazliet pavilkt šeit vektoru, un viņš man arī ļaus smukāk te zīmēt. Un tad tas būs līdzīgi kāds pēdējais uzdevumiņš ar cilpiņām uz augšu uz leju. Reku šitā. Tad atkal ar altu parādu viņam virzienu. Aiziešu līdz pusītei, kliku turu velku. Un šeit mazliet izvilkt. Tad atkal man ir vajadzīgs asliņķis, parādu virzienu, kliku turu velku, kliku turu velku un noklikšķinu. Re, kur viņš man ir uzzīmēts. Aplīšus arī varam pamēģināt uzzīmēt. Jā, viņus līdzīgi kā šo mēs varam zīmēt. Protams, viņi nebūs tik smuki, jā, ja mēs izmantotu parastās elipses. Jo, protams, ar elipsi ir daudz vieglāk. Un pieturot pavilku, mēs varam viņu arī izvilkt smuki.
Nu, re. Pamēģinam. Tad, kas ir jāatcerās, tur, kur mums ir asi leņķīši, tur mēs varam vienalga, no kuras puses ir sākt, ja? Jebkura asa leņķīša. Nevajag taisīt baigi daudz punktus. Šis te nederēs. Arī nederēs, ja vienkārši klikšķināsiet ar līnijām. Šis būs garām. Ja? Tad maksimāli paskatīmies, kas mums derēs. Klikturu velku, noklikšķinu. Atkal. Izvelku. Parādu virzienu. Klikturu pārvelku. Pēc tam beigās, protams, jūs varēsiet kaut ko šeit arī pamainīt. Piemēram, kaut kas jums te neiet, ja? Paņemat Direct Selection Tool. Un tad, kur jūs varat piezūmoties, noklikšķināt uz šo punktiņu, ar kuru jūs strādāsiet. Jūs varat viņu pavilkt tā vietā, kurai jums ir nepieciešams. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, jūs varat ar šo te Direct Selection Tool arī vilkt un mainīt šos te vektorus, ja? Ja jums liekas, ka jums vajag šeit arī, ja, tad skatāmies, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam viņu vēl pavilkt kā pašu līniju, bet esiet ļoti uzmanīgi. Ja, izvelkam. Te ir, kur parādās maziņš vektoriņš. Šie ir jānoslēpj. Ja, ja tie vektori viņi iet kaut kā šķīvi, tad, protams, nebūs smuki. Un tā. Kaut kādā brīdī var notikt tā, ka jums vektors no vienas līnijas traucē, tā kā šitam, ja. Redzēt, varat notikt kaut kādā brīdī šitā. Nav obligāti, kas ir šī zīmējuma, ja, vienkārši. Ka ja jūs redziet, ka vektora līnijas šķērso viena otru, tas nozīmē, ka kaut kas nav tur kārtībā, ja? Un tad viņus arī vajadzētu tad pavilkt un uztaisīt, lai te viss ir kārtībā. Redzēt, šeit arī neizskatās šobrīd labi. Šī vietiņā šeit kreisajā pusē ir ok, labajā pusē nav ok. Ko mēs darām? Mēs pietuvojamies, paņemam balto būtiņu, Direct Selection Tool, noklikšķinam uz to punktu, kas mums nepatīk, un skatāmies. Vienkārši, kas te notiek? Te vektors, viņš iet kā uz ārpusi parāk stipri, ja? Viena līnija viņa iet kā garām, šo te pieskar plaknī, un otrs iet kā ārpusē. Un ja mēs viņu mazliet pavilksim tā kā vairāk uz iekšpusi, redzēt, viņš izlīdzinās. Tad uzreiz daudz smukāk sanāk. Un ir uzreiz kārtībā. Šeit zem mūsu penu mums ir vairākie arī punkti. Tad pirmkārt mēs varam arī veidot jaunus punktus, ja mums ir nepieciešams noklikšķināt tur varam, jā, ar viņu, un tad viņš veidos. Un mēs varam arī izņemt laukā ar delete. Paņemam un noklikšķinam. Kas var notikt? Var notikt tā, ka viņš mazliet izbīdīsies, jo mums tiek pazaudēts tas atbalsta punkts, kurš turēja kaut kādu vietu, ja. Citās vietās viņš nekur neskrien, jo, ja tur ir vairāki punkti, piemēram, tur 1, 2, 3 uz vienas tās pašas taisnes, ja, vai līknes, un tad viena punktu dzēšanā arī var neko jums nemainīt. Un tad jūs varat tikai pavilkt ar šiem vektoriņiem un tad atkal izlīdzināt. Un ir vēl viens moments, ja gadījumā jums jūsu līnijai nav anchor punktiņu,
tad mēs varam to līniju paņemt. Šeit ir anchor point tool. Viņu var arī ieslēgt ar Shift C, kā jūs redzat. Un tad jūs varat noklikšķināt uz punktu un pavilkt. Un tad viņš uzreiz veido no taisniem līņķiem līknes. Ja? Tad, ja punktam nav vektoru līnijos, kurām pavilkt, tad mēs varam paņemt šo te rīku un ar viņu izvilkt. Vai varbūt šis punkts vispār nav vajadzīgs, un tad viņu var izņemt laukā ar mīnusu. Ja? Tā arī var. Tad šīs te vēl divas opcijas mums ir. Tad izdarām nākamo objektu, izmantojot apjus, kā mēs mākam ar šeit vēl par to. Tad mums ir pen, un mums ir arī curvature. Kas šeit ir interesants? Tātad mēs varam klikšķināt, un tad, kad mēs klikšķinam, mums veidojas līknes, redziet? Uzreiz. Viņam visur ir līknes. Bet, protams, mēs varam arī dabūt asus liņķīšus. Šeit mums būs atkal jāsajūt, kur tieši mums būs jāklikšķina, ja, lai mums dabūtu smukus līnijas. Pirmo punktu mēs varam vienkārši ielikt. Un tad, ko viņš dara? Tad starp pirmo, otru un trešo līniju viņš veido līkni. Redziet? Šī gadījumā tajā varētos taisīt mazliet vairāk punktus, bet tik un tā, tas nesaka, ka ja jums ir vairāk punktu, jums būs precīzāk. Un tajās vietās, kur jums vajag, lai būtu asliņķīts, tad mēs ar altu tur noklikšķinam. Kad mēs noklikšķinam tur ar altu, redziet, viņš pazaudē savu vektoru. Un tad viņš var mierīgi zīmēt tikai tālāk. Un tad atkal šeit stūrītī, lai viņš nevelkās tālāk, es ar altu pieklikšķinu šī vietā. Anchor punkts tiek pazaudēts. Un tad atkal. Un skatos, kur vēl. Atkal ar altu noklikšķinu. Tad taisu klik, lai šeit būtu smuka līnija, un tad pieklikšķinu tepat. Atkal ar altu pieklikšķinu. Varam taisīt arī, piemēram, šī gadījumā, var mēģināt te kaut kur tālāk aiziet, bet tik un tā tad jums tur ir jāpaskatās, kur tieši tad ielikt šo punktu, lai jums būtu, kur ar diviem smuki, redzēt tā. Un ar altu atkal noklikšanu. Un, kā jūs redzat, es neatrodos kaut kur tur tālumā, es diezgan tuvu piebraucu klāt, lai es varu redzēt, kas tur notiek. Arī ir labi, ka mēs redzam, uz kuru pusi vēl kā šī tā līnija, ja? Tad mums ir neliela nojausma par, kas tur mums notiek, ja? Un tādā veidā tad mēs varam zīmēt. Ja, šis ir vēl viens veids. Un tad uzzīmēt lūdzu ar curvature tool. Var visu savilkt ar līnijām. Atkal nevienmēr tas ir labākais variants, bet tas nav slikts variants, ja. Vienmēr ir jāskatās pēc situācijas, ja, ko mums vajag dabūt. Te mums aptuveni ir jāzina, kur likt atbalsta punktus. Es parādīšu divus variantus šeit. Tad mēs varam savilkt visu sākumā ar līnijām, un tad paņemt curvature tool,
Un tad uzbraukt virsū uz to taisnu līniju un pavilkt viņu. Un tad skatieties, atkarība no tā, kurā pusē būs mans punktiņš, ja? Es kurais tā kā velku, tad es varu viņu koriģēt. Atkal tas nesaka, ka mums būs ideāli, bet būs diezgan labi, ja? Ja mums ir kaut kādi papildus punkti, tad varētu būt grūtāk. Ja mums ir mazāk punktu, tad ir vieglāk. Redziet, šīs ir daudz smukāks nekā te ar atbalstu punktu. Bet citreiz tie punkti ir nepieciešami. Citreiz vajag šo punktu arī vienkārši pamainīt to novietojumu. Ja? Un kā jūs redzat, tiek veidots jauns punktiņš. Kad jūs uzliekat virsū šeit, tad viņš veido jaunu punktiņu. Un, protams, jūs varat aiziet tad uz Direct Selection Tool un te vēl veikt kaut kādas nelielas izmaiņas. Pavilkt, piemēram, šos te vektorišus. Var arī droši izņemt laukā kaut kādu punktiņu. Piemēram, liekas, ka viņš nav vajadzīgs. Ok, varam pamēģināt paskatīties, kas mums būs, tad, ja mēs tiešām bez šī punkta mēģinam izdzīvot. Tad mums ir jāpavelk šie te vektori mazliet garāki. Jā, piemēram, šīs vietas. Jā, te tagad ir 3 punkti, mums bija 1, tad mēs pavilkam ar curve to tool, tad mums izveidojas papildus. Atkal ir ļoti daudz punktu. Tik daudz mums nevajag. Un, kā jūs redzat, šeit mums pilnīgi pietika arī ar 1. Tas nozīmē, ka mēs varam tiešām izdzīvot ar 1. Galvenais pareizi izvilkt pēc tam punktu. Labošana nav vieglākais, jā, nav patīkamākais, bet, protams, tas ir nepieciešams, jā, un ir ļoti labi, ka jūs tiešām saprotat, kā viņš strādā. Jo vairāk jūs taisīsiet, jo ātrāk atnāks sajūta, kā tieši viņš strādā, kā tieši ir jāveido šitie visi. Jā, un te, protams, ir neliela grūtība par to, ka katru kustību ir ar jaunu rīku tur jātaisa, ja? Izņemt laukā ar 1 punktiņu, tur pavilkt vektoru ar citu punktiņu, uztaisīt asu liņķi vēl ar 1 punktiņu, bet pēc tam tas viss aiziet, ja? CorelDRAW tas ir vieglāk, tur visu taisam ar šeipu, tur visu tiešām ar 1, ja? Šeit mums ir vajadzīgi vairāki rīki, bet tik un tā tas viss mums ļauj veidot mūsu zīmējumu un sanāk labi. Ja? Un tad jūs varat paskatīties vienkārši, kurš rīks uz šodien jums kļuva, likās vieglāks, ar kuru bija patīkamāk zīmēt. Bet tas nenozīmē, ka tur pēc nedēļas vai 2 viss tas paliks uz tām pašām vietām. Jā, vienkārši kaut kas ir vieglāks sākumā, un pēc tam, ja mēs strādājam, tad, protams, mēs arī citas iemaņas attīstam, un tad pēc tam viss mums paliek saprotams, viegli, ja, un mēs varam izmantot katru rīku vienkārši labākajā variantā, ja. Tad, kad kaut kas ir vajadzīgs, tad mēs uzreiz varam visu kombinēt. Labi, apakšējā stūrī es te uzliku bildīti, ja, lai būtu vēl mazliet saprotamāk, ka mums ir dažādi atbalsta punktu tipi, ja, mums ir glūtus punktiņš, kad mums ir vektori uz abām pusēm, un mums ir stūra punktiņš, kuram nav vektoru punktu, ja, to mēs jau pamanījām, kad mēs zīmējam taisnas līnijas. Un tad mums ir punkti, kuri nav atlasīti, mums ir atlasītie mezgli, tad viņi iedegās ar krāsu, mums ir segments, kas ir starp punktiem, un mums ir direction point, tā saucamais, ja, es viņu saucu par vektoru punktiņu,
jā, bet principā angliski viņš ir direction point, jā, un direction handle. Tā līnija, kura parāda, uz kuru pusīti tad velkās viņš. Šīs te, tā ir tāda tā kā anatomija, kuru ir labi saprast, jā, vienkārši viņi ir izņemta šeit laukā, lai jums vēlreiz jūs varētu atgriezties un tad visu salikt pa plauktiņam savā prātā.